Ceļa stāsti. Īsti dzīves ceļi, īsti stāsti. Esiet sveicināti Eiropas parlamenta vēstnieku programmas Madlēnas vidusskolas vēstnieku podkāstā Ceļa stāsti. Es esmu Linda, un šodien mēs parunāsim par jauniešu lomu Eiropā, izglītības izaicinājumiem un mākslīgā intelekta ietekmi uz mūsu nākotni. Kā jau katru epizodi, šodien man pievienojas īpašs viesis, Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps, politologs un Latvijas universitātes profesors ar bagātīgu pieredzi Eiropas integrācijas un politikas jautājumos. Aktīvi darbojas, lai sasniegtu pārēju uz vidē draudzīgas enerģijas izmantošanu un lielāku atbalstu piešķiršanu zinātnei, inovācijām un izglītībai. Vai varat lūdzu pastāstīt par savu ceļu līdz Eiropas parlamentam? Kas jūs motivē vispār iesaistīties politikā? Es ar politiku esmu bijis saistīts pēdējos 20 gadus tādā nozīmē, ka es strādāju kā politologs Latvijas universitātē, kur es mācu studentus, topošos politiķus, topošos ierēģņus, topošos starptautisko organizāciju darbiniekus, jau gadus 20 apmēram. Un tad, kā jau tas daždien gadās, tu vari, protams, nodarboties ar kaut ko ļoti teorētisku un tādu, zinātnisku, bet principā jau ir vērts varbūt arī pašam mēģināt kaut ko tajā jomā darīt, jo kas tas būtu, piemēram, par futbola komentētāju, ja viņš nekad nebūtu pats mēģinājis uzsist kāju pa bumbu, vai ne? Un tieši tāpatās arī ar to politikas zinātni ir tā, ka vienā brīdī tev ir vajadzība tomēr arī pāriet praksē, un Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi man sirdslieta. Un tieši tāpēc man ir prieks, ka man ir izdevies pēdējos 5 gados Eiropas parlamentā panākt Latvijai virkni ar svarīgām lietām, tādām kā, piemēram, kopēja aizsardzības iepirkumi, tādām lietām kā, piemēram, atbalsts mūsu zinātniekiem, inovatoriem Latvijā, tādām lietām kā, piemēram, birokrātijas mazināšana ar dažādām digitālām sistēmām. Bet skaidrs, ka šobrīd jau Eiropa ir, protams, liela izaicinājuma priekšā, un es domāju, ka tas ir arī mans aicinājums jūsu podkāstu klausītājiem, dargie jaunieši, jūsu balss Eiropā ir ārkārtīgi svarīga, ne tikai pirms vēlēšanām, bet visā laikā, lai jūs būtu kompetenti, lai jūs būtu aktīvi un lai jūs būtu spējīgi to kopējo Eiropas projektu virzīt uz priekšu Latvijas interešu vārdā. Varbūt jūs varat sniegt tādu nelielu ieskatu, kādi bija tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskārāties, kad uzsākāt savu politisko karjeru? Eiropas parlaments kopumā ir ļoti interesanta vieta, tādā nozīmē, ka tā ir absolūti unikāla vieta. Mēs zinām, ka pasaulē ir ļoti daudz dažādu parlamentu, kas ir šīs likumdošanas asamblējas, kuras ir dažādās valstīs. Mēs tīri labi zinām Latvijas Saeimu, bet visām demokrātiskām valstīm un ne tikai demokrātiskām valstīm ir parlamenti. Eiropas parlaments ir ļoti interesants ar to, ka tas ir pārnacionāls parlaments, kurā nāk kopā 27 dažādu dalību valstu deputāti, kas ir demokrātiski ievēlēti no pilsoņiem un mēģina vienoties par Eiropas kopējo attīstības kursu. Un tieši tas jau ir arī tas interesantākais tajā darbā, ka tu strādā kopā ar 26 dažādu citu dalību valstu kolēģiem un mēģini atrast kaut kādus kopsaucējus, kuru vārdā tad tā Eiropa darbosies. Un no tāda viedokļa raugoties, tā ir ļoti interesanta darba vieta, tāpēc, ka tu satiec ne tikai savus tautiešus, bet satiec kolēģis no citām valstīm, un tavs uzdevums ir panākt vienošanos, pārliecināt tos, ka tā lieta, kas mums ir Latvijā svarīga, ir visai Eiropai nozīmīga lieta, ar ko Eiropai ir jānodarbojas, kur Eiropai ir jānovirza savi resursi, nauda un tā tālāk. No tāda viedokļa raugoties, protams, interesanti ir arī tas, ka tas ir parlaments, kas darbojās 23 dažādās valodās. Tas ir multilingvālisms, kur latviešu valoda ir tieši tādā pašā statusā kā jebkura cita oficiālā Eiropas Savienības dalību valstu valoda, un tur tas, protams, arī ir saistīts ar tulkošanas procesiem un tā. Kas vēl? Eiropas kopējais, kas jums kā Eiropas parlamenta vēstnieku skolai varētu būt interesanti, kopumā tas Eiropas likumdošanas process ir diezgan komplicēts. Tur, es domāju, ka arī jūs savās nodarbībās un jūs savos braucienos, piemēram, uz Briseli un Strasbūru, kur jūs dodaties, jums ir bijusi
iespēja arī to iegūt kaut kādu ieskatu, kā tas notiek. Tas process ir, pietiekoši, tur ir daudz spēlētāji iesaistīti. Tur ir no vienas puses ir parlaments ar savām komitejām, ar savu likumdošanas procedūru, tad otrā pusē ir, protams, Eiropas Savienības padome, kur nāk tad attiecīgi dalību valstu valdības, kas par kaut ko mēģina vienoties, bet tam visam tad ir beigās jātiek konsolidētam tā, lai beigās sanāk viens kopīgs Eiropas likums, viena kopīga Eiropas regula vai direktīva. Un tas, no vienas puses varētu teikt, tā Eiropas lielais izaicinājums, ja jūs par izaicinājumiem vaicājat, ir tas, ka Eiropa vēsturiski nav bijusi spējīga rīkoties ļoti ātri. Tāpēc, ka tur ir, Eiropa vienmēr ir bijusi tāda, lielā mērā birokrātiska, tāda, papīru stumdīšana. Tas, paldies Dievam, pēdējā laikā ir drusku pārvarēts, arī tāpēc, ka mēs esam pēdējos 10 gados gājuši cauri virknei dažādu krīžu. Mēs atceramies lielo ekonomisko krīzi, tad mēs atceramies eiro krīzi, mēs atceramies vidusjūras migrantu krīzi. Pēdējā laika, protams, šī sasaukuma lielākās krīzes ir, protams, tas, kas saistās ar Covid-19 pandēmiju, un jo īpaši, kas Latviju ļoti tieši skar un kur Latvijai ir ļoti spēcīga balss, tas ir viss tas, kas saistās ar Krievijas pilnu apjomu agresiju Ukrainā, kur mēs esam Eiropas parlamentā drusciņi iemācījušies reaģēt ātrāk, pieņemt lēmumus tad, kad viņus vajag, bet joprojām no tās birokrātiskās inerces nevienmēr ir izdevies atbrīvoties, un tieši tāpēc Eiropas parlamentā funkcija ir lielā mērā būt tādam Eiropas Savienības motoram, kas daudzas lietas dzen ātrāk uz priekšu, nekā to varbūt gribētu dalību valstu valdības. Un tādā ziņā, protams, viens no nākotnes lielajiem jautājumiem ir tas, kādas izskatīsies nākotnē Eiropas institūcijas, vai tur ir kaut kas jāmaina, vai tur ir jāgroza līgumi, bet Latvijai šajā procesā ir jābūt ļoti, ļoti aktīvai, tāpēc, ka mēs labi visi apzināmies, ka Eiropas Savienība ir tā dabiskā vieta, kur Latvija var dzīvot, attīstīties, kļūt labklājīgāk, kļūt modernāk nekā esot ārpus, un tāpēc mums ir gluži vienkārši šajā procesā aktīvi jāpiedalās. Jā, turpinot nedaudz par šo, kādas ir tādas jūsu galvenās prioritātes un mērķi strādājot Eiropas parlamentā tieši? Es domāju, ka šobrīd prioritāte mums visiem ir skaidra, un tā ir drošība, tāpēc, ka Eiropa ir apdraudēta, un Eiropa nav apdraudēta tikai un vienīgi no Krievijas agresijas Ukrainā, kas ir ļoti liela, svarīga lieta, bet Eiropā, diemžēl, arī daudzās dalību valstīs parādās anti-eiropeiski, antidemokrātiski politiskie spēki, kuri apdraud kopējās mūsu vērtības, uz kurām Eiropas Savienība ir balstīta. Un tieši tādēļ es domāju, ka tuvākā laika prioritāte patiešām Eiropā ir nosargāt mūsu pamatvērtības, nosargāt mūsu eiropeisko dzīvesveidu, to demokrātisko dzīvi, kādu mēs viņu pazīstam Eiropā. Un pirmkārt, protams, šeit mēs runājam par Krievijas agresiju un par Krievijas pretenzijām Eiropā, bet arī, protams, par to, kas notiek pašās Eiropas valstīs. Bet līdzās tam, protams, neviens jau nav atcēlis arī tos solījumus, kurus Eiropas Savienība ir devusi tajā mirklī, kad mēs iestājāmies pirms 20 gadiem, un tajā laikā Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem tomēr tika solīts labklājības līmeņa izlīdzināšanās ar pārējo Eiropu. Tas attiecas gan uz izglītību, veselību, gan uz lauka attīstību. Arī šie solījumi nepārprotami ir jāpilda. Tos neviens nav atcēlis. Cits jautājums, ka, protams, drošība šobrīd ir pirmā vietā, bet arī šie solījumi ir pildāmi. Un tā, protams, ir viena no lietām, kas bijusi ar manu darbību saistīta. Tas ir stāsts par
Nu, ja gribat to nosaukt šādi, Latvijas ekonomikas modernizācija, ar to, lai kā reiz tās lietas, kuras jūs pieminējāt sākumā, lai digitalizācija, mākslīgais intelekts, inovācijas Latvijā attīstītos vienlīdz visai Eiropai. Līdz ar to, tās ir tās lielās prioritātes. Ja domā par to, kas ir tie darbi, kas ir padarīti, tad man tie lielie darbi ir bijuši saistīti gan ar to, ka Eiropa kopīgi iepērk bruņojumu, gan priekš Ukrainas, gan priekš dalību valstīm, tā skaitā par Eiropas fondu naudu. Otrām kārtām tas ir stāsts par to, lai visas mūsu sabiedriskā sektora publiskās digitālās sistēmas savā starpā varētu sarunāties, lai cilvēkiem nebūtu ar vienu un to pašu dokumentu jāskraida pa 20 iestādēm, bet iestādes tam varētu piekļūt patiešo digitāli un tādā veidā padarīt dzīvi vienkāršāku un uzņēmējiem, bet arī pilsoņiem vienkāršāku. Tad tāda diezgan liela lieta ir bijusi saistīta arī ar zinātnes un inovāciju jautājumiem, kas manā gadījumā bija saistīta ar slaveno Apvārsnes Eiropa programmu, kas ir tā lielā zinātnes un inovāciju programma, kur no vienas puses, protams, mēs tīri zinām, ka zinātne joprojām ir lielā mērā dalību valstu kompetence, bet arī Eiropai tur ir jāpalīdz tā, lai zinātne un tāda tirgus spējīga zinātne, tādi izgudrojumi, kuri ļautu mums pēc tam konkurēt pasaules globālajos tirgos, tiktu veidot visur Eiropā, tā skaitā arī Latvijā. Es zinu, ka Latvijā, protams, mums ir izcili zinātnieki, tur gan Cietvielfizikas institūts, gan kvantu, tur tas klāsters un tā, bet tur tam Eiropas atbalstam ir jābūt lielākam, nekā viņš ir bijis līdz šim. Tādā ziņā to līdz šim darīto darbu ir pietiekoši daudz. Kā jūs redzat Latvijas lomu un ietekmi Eiropas Savienībā? Latvijas vieta Eiropas Savienībā ir mūsu dabiskā vieta. Mēs esam ļoti daudz ko darījuši, lai šajā vietā nonāktu. Un tādā ziņā mums ir jāsaka paldies tiem politiķiem, kas savulaik tomēr to uzstādīja par Latvijas stratēģisko mērķi, lai mēs iestātos Eiropas Savienībā, un nevajag klausīt tiem, ka kāds mūs tur gribēja ievilkt. Tas tā nav. Mēs paši ļoti daudz ko darījām, lai nokļūtu šajā dalību valstu klubā, vai ne, kurš tomēr ir un paliek mūsu nākotnes garantija. Ne? Ja domā par Latvijas vietu šobrīd, tad Latvijai īpaši pēc Krievijas pilnapjoma agresijas Ukrainā sākuma, protams, mūsu balss ir kļuvusi sadzirdamāka, tāpēc, ka mēs visu laiku esam stāstījuši par to, ka drošības izaicinājumus pasaulē neviens nav atcēlis, īpaši attiecībā uz tādiem agresīviem spēkiem kā Krievijas federācija, kas grib pārzīmēt ar varu, ar vardarbību, ar karu, grib pārzīmēt robežas Eiropā. To neviens nav atcēlis, un Latvija par to runāja jau kādu laiku atpakaļ. Un šobrīd tā balss ir kļuvusi skaļāka. Es domāju, ka tas mums ir jānotur un jāpārliecina mūsu kolēģi no citām Eiropas valstīm, ka par šo drošības prioritāti nedrīkst aizmirst. Līdzās tam, tur, ja domā par tādām kritiskākām lietām, strādājot Eiropas parlamentā, es pārliecinājos par to, ka nevienmēr starp dažādiem Latvijas varas atzariem pastāv vienprātība un cieša sadarbība Eiropas jautājumos. Es, piemēram, domāju par sadarbību starp Eiropas parlamenta deputātiem, tādiem kā es, no vienas puses, no otras puses Latvijas likumdevēju, proti mūsu Saeimu, un arī Latvijas ministru kabinetu un ministrijas. Tur, teiksim tā, Latvijas interešu realizācijā sadarbība starp šiem trījiem lielajiem varas atzariem ir ļoti vēlama. Pretējā gadījumā mēs katrs darām kaut ko bišķi pa sevi, bet kopīgus mērķus, diemžēl, sasniegt nespējam. Tas ir, manuprāt, absolūti nepieļaujami, un tas būtu jāmaina. Man ir savs viedoklis tur par atsevišķu ministriju kapacitātēm pārstāvēt Latvijas intereses, un, protams, arī iesaistot Eiropas parlamenta deputātus tā, lai viņi būtu aktīvāki, lai viņi būtu
teiksim tā, skaidrāk pārliecināt par to, kas Latvijai konkrētā situācijā, konkrētā likuma projektā, kas viņai tur ir vajadzīgs. Tā kā tas ir tas, kas mazliet ir pietrūcis. No otras puses, skaidrs, ka Latvijai ir arī jādomā par to, lai ilgtermiņā padarītu mūsu Eiropas politiku noturīgu. Es domāju, tādā nozīmē, ka tās prioritātes, kuras skar kādreiz jauniešus, tādus kā jūs, es, piemēram, domāju tur gan par izglītību, gan par inovācijām, gan par darba tirgu, gan par citām lietām, kur Eiropai būtu vairāk ko teikt un vairāk ko darīt, un tādā ziņā arī šajā jomā ir nepieciešama paudžu nomaiņa. Runājot tieši par šo jauniešu iesaistīšanu un jauniešiem kā tādiem, kāpēc jauniešiem būtu jābalso? Jauniešiem ir jābalso gluži vienkārši tādēļ, ka tā ir viņu iespēja, tāpat kā jebkura Latvijas pilsoņa iespēja, paust savus intereses, savas vērtības un ietekmēt politiskos lēmumus. Jo tie, kas aizbrauc pārstāvēt Latviju, piemēram, Eiropas parlamentā, bet arī tie, kas pārstāv mūsu pašvaldībās, Saeimā un tā tālāk, tie ir cilvēki, kuri pieņems mums visiem saistošus lēmumus, tādus lēmumus, kas attiecas, sākot ar valsts aizsardzības dienestu, beidzot ar nodokļu politiku un to, kādus nodokļus mēs maksāsim pēc 5 gadiem. Sakot, tā ir vistiešākā iespēja izmantot, iespaidot šos lēmumus, un šo iespēju vajag izmantot. Es teiktu, ka gan Eiropas, gan arī Latvijas politikā jauniešu balsī ir jākļūst spēcīgākai, tāpēc es arī esmu, piemēram, vienmēr aizstāvējis Vote 16, proti, to balsošanu no 16 gadiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs kopumā Latvijas sabiedrība, un kā visas Eiropas sabiedrības, mēs paliekam vecāki. Vidējais vecums palielinās, grozi kā grib, arī tāpēc, ka mēs dzīvojam ilgāk. Tas nav obligāti nekas slikts, bet gluži pretēji tas labi, ka cilvēki dzīvo ilgāk. Bet tas nozīmē arī to, ka tas vidējais balsotājs paliek aizvien vecāks, un ja viņš paliek aizvien vecāks, tad attiecīgi politika tiek aizvien vairāk piegriezta padzīvojuši cilvēku vajadzībām un padzīvojuši cilvēku prioritātēm. Tas, piemēram, ja mēs salīdzinām par to, cik liela prioritāte Latvijā ir pensiju indeksācija, kas ir svarīga lieta. Latvijā ir ļoti zemes, dramatiski zemes pensijas no vienas puses. No otras puses, cik liela prioritāte, piemēram, Latvijā ir augstākās izglītības kvalitāte, tad jūs pamanīsiet, ka tur ir diezgan atšķirīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka, diemžēl, politiķi ļoti bieži ir ļoti tūredzīgi, un viņi skatās uz tiem, kas vairāk ies pa viņiem nobalsos. Un, ja tie ir pensionāri vai pirmspensijas vecuma cilvēki, tad, protams, viņi pamatā runās ar šo auditoriju varbūt uz jauniešu rēķinu. Un to noteikti nevajadzētu pieļaut. Tā ir lieta, kas manā skatījumā ir nepārprotams trūkums, kad jauniešu perspektīva, un tāpēc arī politiķi ļoti bieži nerunā ar jauniešiem un nav spējīgi runāt ar jauniešiem. Viņi neprot runāt ar jauniešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunieši nav dominējoši vai nav pietiekoši sadzirdami tajā politiskajā procesā. Jūs jau nedaudz iesākāt, bet kāda, jūsuprāt, ir tā jauniešu loma Eiropas nākotnē? Jauniešu loma ir gluži vienkārši tā, ka jaunieši pēc kāda laika, šodienas jaunieši jau vairs nebūs jaunieši. Tie būs cilvēki, kuru rokās būs Latvija un kuru rokās būs Eiropa, gan tiešā, gan arī pārnestā nozīmē. Un tādēļ, protams, tas, kas šobrīd ir svarīgi, lai jau no pēc iespējas agrāka vecuma jauniešu skolās, augstskolās, lai viņi saprastu, ka viņu atbildības joma ir ne tikai viņu pašvaldība vai valsts, bet ka tā ir Eiropa ar vērtībām, ar tām pamatu lietām, kas mūs vieno kā eiropiešus, kas ir demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums, tolerants, tās vērtības, kas mūs Eiropā atšķir no citiem,
pasaules reģioniem, un tas, manuprāt, ir diezgan svarīgi īpaši tagad, kad pasaulē šie vērtību jautājumi atkal ir aktualizējušies, jo mēs jau sen vairs nevaram raudzīties uz demokrātiju un tiesiskumu kā kaut ko pašsaprotam, ja mēs paraugamies uz to, kas notiek uz austrumiem no mums. Kā jūs iedrošinātu jauniešus iesaistīties politikā un sabiedriskajā dzīvē? Tur, teiksim tā, man negribētos visus jauniešus mest kaut kādā ziņā vienā un tajā pašā kaut kādā traukā, tāpēc, ka jaunieši ļoti dažādi. Un es arī neesmu no tiem, es ikdienā strādāju ļoti daudz ar studentiem elementāri universitātē, kur es pārliecinos par to, ka jaunieši ir dažādi, un tas ir labi, tas ir pareizi. Ne visi jaunieši būs vienādi. Bet viena no lietām, ko es parasti saku studentiem, ir tas, ka, protams, formālā izglītība ir svarīga, un tas ir nepārprotami viena no lietām, kam jāpievērš uzmanība, lai jūs ienākat lielajā dzīvē ar kaut kādu noteiktu prasmju kopumu, kurš jums ļauj dzīvot modernajā pasaulē, kurš jums ļauj konkurēt modernajā pasaulē, kura aizvien vairāk un vairāk kļūst arī eiropeiska, ne tikai vairs Latvijas robežās vien iesaistīta, vai ne? Bet formālā izglītība tā ir daļa no stāsta. Otra daļa no stāsta ir tas, ko jūs darat līdzās tai formālai izglītībai, un ticiet man, tas aizvien vairāk un vairāk interesē arī jūsu darba devējs, lai tas cilvēks līdzās kaut kādām saviem diplomiem un formālajām kvalifikācijām arī būtu sociāli aktīvs, lai viņš kaut kādā ziņā būtu iesaistīts noteiktās sabiedriskās aktivitātēs un tādā veidā ieņemt kaut kādu aktīvu pozīciju dzīvē, tajā sabiedrībā, kurā viņš dzīvo. Bet skaidrs, ka, ja mēs domājam par politiku tādā partiju politikas nozīmē, tad es nedomāju, ka visiem jauniešiem obligāti ir jākļūst par kādas politiskās partijas jaunatnes organizācijas biedri. Ir jaunieši, kuriem tas patīk, ir jauniešiem, kuriem tas ir citas lietas, kas interesē. Beigās, mēs tīri labi zinām, kas tikai Latvijā nenotiek. Ir startupi, ir jauniešiem ir beigās dažādi mākslas, kultūras kolektīvi, kuros iesaistīties, ir daudz citas iespējas, ko darīt, bet ir tāds jauniešu tipāšs, un es domāju, ka Eiropas parlamenta vēstnieku skolās tādu man ir iznācis sastapt pietiekoši daudz, tāds jauniešu tips, kuriem tiešām tā politika interesē, kuri redz sevi šajā diezgan specifiskajā lomā, iespējams, nākotnē. Proti, tie ir jaunieši, kuri grib savu dzīvi saistīt ar citu cilvēku interešu publisku pārstāvēšanu, vai ne? Jo priekš kam tad tie politiķi ir domāti? Politiķi ir priekš tam domāti, lai viņi pārstāvētu mūsu sabiedrības kopējās intereses, vai ne? Vai tās būtu ogrēniešu intereses vai ikšķiliešu intereses, vai tās būtu madlieniešu intereses vai suntažnieku intereses, bet tikpat labi tās var būt Latvijas intereses, tās var būt jauno māmiņu intereses, tās var būt jauniešu intereses, tās var būt pensionāru intereses, lauksaimnieku intereses, dabas organizāciju intereses, un tā tālāk ir izsakot pārstāvēt šīs intereses. Ne visiem tas patīk, ne visiem patīk publiski runāt, ne visiem patīk piedalīties kaut kādās politiskās norisēs, bet tiem, kuriem tas patīk un tas interesē, vēlreiz, es domāju, ka jebkura politiska partija ir, ja tā tiešām ir nopietni ņemama politiska partija, vienmēr būs atvērta jauniem cilvēkiem, jo mums patiešām politikā arī ir vajadzīga lielāka konkurence un lielāka paudžu nomaiņa tin bieži. Nepaiet tam garām. Tā ir iespēja jums cits starpā arī iegūt jaunu pieredzi, iegūt arī jaunus draugus, iegūt jaunas kaut kādas prasmes, iegūt kaut kādu jaunu perspektīvu, kura jums var noderēt vēlāk arī tad, ja jūs neaizejat tajā profesionālajā politikā tur un nekandidējat tur uz Ogres novada domi vai uz Eiropas parlamentu, vai ne? Arī tad šīs prasmes jums var noderēt vienkārši
nepaiet tā iespējai garām, neatmetiet šo iespēju, kaut arī Latvijā par politiskām partijām ļoti bieži cilvēkiem ir diezgan slikts viedoklis un pamatot slikts viedoklis, bet ticiet man, tā ir kaut kādā ziņā arī jauniešu atbildība šo viedokli mainīt caur to, ka mēs parādām, ka partijas spēj būt tuvas, partijas spēj pārliecināt, partijas spēj būt godīgas, partijas spēj patiešām realizēt cilvēku vajadzības tajā jomā, kurā viņas darbojas. Un tā ir, es domāju, šo iespēju nevajag palaist garām. Un atkal ne visiem, bet ir tāds cilvēku, jauniešu kontingents, kurus tas interesē, kuri nosacīti interesējas ikdienā par politiku, kuri ļoti bieži dažādos jautājumos ir, krietni kompetentāk nekā varbūt viens otrs Latvijas profesionālais politiķis. Un vienkārši šo interesi nevajag atmest. Tā interese var būt derīga jums, tā interese var būt derīga arī Latvijai, tāpēc, ka mums ir nepieciešami jauni, moderni domājoši cilvēki politikā. Es, piemēram, te atceros, ko es TikTokā tur runājos ar jauniešiem itin bieži par dažādām tēmām, un pēkšņi man viens jaunietis vairākas reizes, ar ko mēs tur esam tikušies tajos laivos, viņš man prasa, kā tur ir ar valsts apvērsumu, kurš ir tikko noticis Kongo. Un es tā domāju, es neesmu nekad bijis mūžā Kongo, un es nekad neesmu bijis baigi spēcīgs Āfrikas politikā kopumā, bet ir Latvijā, kas man pārsteidz, cilvēks, kas ļoti kompetenti pārzina situāciju šajā reģionā, kas ir Melnā Āfrika vai ne, Subsahāras Āfrika, kur jaunieši patiešām seko tam līdzi un viņi mēģina saprast, kas tad tur ir, vai tur ir Krievija iesaistīta, Ķīna iesaistīta, Amerika iesaistīta tajā, kas notiek šajā konkrētajā reģionā. Tas ir burvīgi, tas nozīmē to, ka mums ir cilvēki ar, globālu perspektīvu uz to, kas notiek pasaulē un kuriem tas interesē. Tas nenozīmē, ka tam ir jāinteresē pilnīgi visiem, bet tur ir zināms, cilvēku kopums, kuriem tas patiešām ir saistoši, šo vēlmi būt iesaistītam politiskajos procesos nevajag slāpēt, gluži pretēji viņu vajag attīstīt un izkopt. Madlēnas vidusskolā valsts aizsardzības mācība tiek piekopta no 2019. gada. Kādas ir jūsu domas par valsts aizsardzības mācību skolās? Es tagad paskatīšos Madlēnas vidusskolā. Es pēc manas saprašanas kaut kad pat biju, tā kā man liekas aizbraucis, bet es tagad mēģinu. Jā. Tā, aha. Tur bija kaut kāds stāsts par zemenēm, nebija tur? Madlēnā neaudzē zemenes. Lēdmanē audzē zemenes, man liekas. Labi, ok. Tas par valsts aizsardzības mācību. Vajag paskatīties, kādi ir reālie rezultāti. Tas, ka tas ir vajadzīgs. Par to tā kā nav šaubu. Jautājums ir, kā valsts aizsardzības mācība miedarbojas ar valsts aizsardzības dienestu. Jo tur es esmu dzirdējis tādas, pirmkārt, es esmu, protams, gan par vienu, gan par otru, bet tur ir jābūt skaidrībai, kā tās kompetences tiek sadalītas, jo tur ir itin bieži, es esmu dzirdējis tādas, kaut kā, vai valsts aizsardzības mācību vidusskolā var kaut kā sagatavot to jaunieti tāpat kā valsts aizsardzības dienests. Es saprotu, ka nē. Tas laikam tā nav, ka tās ir tomēr divas nošķiramas lietas, bet kaut kādas pamatprasmes jau mēs tīri labi zinām, ka var apgūt arī valsts aizsardzības mācības ietvaros, un valsts aizsardzības mācība atšķirībā no valsts aizsardzības dienesta tiešā obligātā veidā attiecas gan uz meitenēm, gan uz zēniem. Un, tur ir, būtu droši vien, ka vērts vairāk, tas būtu drīzāk jautājums, ko es labprāt dzirdētu atbildi no jums, ko jūs par to domājat, vai ne, jo es esmu Latvijas armijas rezervists, rezerves zaldāts, es neesmu nekad mācījies skolā valsts aizsardzības mācību un neesmu arī nekad bijis valsts aizsardzības dienestā tāds, kāds viņš ir šobrīd. Tur droši vien, ka tiem, kas to organizē aizsardzības ministrijā, vajadzētu vienkārši ieklausīties un parunāt par to, kas notiek, iespējams, ka tur ir kaut kas koriģējams. Bet tas, ka tas ir normāli un labi, ka pastāv valsts aizsardzības mācība un valsts aizsardzības dienas, tas, manuprāt, it kā šaubas neraisa, tāpēc, ka
Mums jau vajag sabiedrībā ne tikai to, kas ir profesionālais dienests, kas ir cilvēki, kuriem visa karjera ir armija, vai ne? Bet mums ir nepieciešams arī, lai sabiedrībā ir pietiekoši liels procents cilvēku, kuri ir daudz maz kompetenti kaut kādā pamat iemaņu līmenī, militārajās lietās, vai ne? Un, tas nav nekas nedemokrātisks, nekas tāds. Tas, piemēram, Somija klasisks piemērs, kur Somijā vispār visas šīs obligātais karadienests un zemesardze ir ļoti, ļoti augsti atzīta un prestiža organizācija. Tagad, bet par tehniskām detaļām es tiešām ļoti labprāt dzirdētu vairāk no jums. Iespējams, ka tas būtu daudz noderīgāk nekā tas, ko jums varu pateikt es, tāpēc, ka tas ir, manuprāt, tiešām jautājums, kā tas strādā ikdienas līmenī. Vismaz tie instruktori, ar kuriem man ir sanākuši darīšanas kā reiz manās apmācībās Latvijas bruņotajos spēkos, viņi ir vienmēr bijuši ļoti profesionāli, ļoti ieinteresēti un moderni tajā savā pieejā, vai tas attiecas arī uz tiem, kas apmāca tos jauniešus mācības vai dienesta ietvaros, nezinu, droši labprāt dzirdētu par to vairāk, par to, kas tur notiek. Beigās ir tāda lieta kā jaunsardze, kur neviens nav atcēlis, kur jauniešiem, kuriem ir pastiprināta interese par militāro jomu, tur ir iespēja izvērsties pietiekoši agrīnā, tā teikt, skolas vecumā. Bet es saku, tur būtu patiešām interesanti dzirdēt, ko jūs par to domājat. Kādu lomu tehnoloģiju attīstība spēlē Eiropas nākotnē un kā Eiropas Savienība to regulē vai tieši neregulē? Tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums. Es domāju, ka skaidrs, ka civilizācija vispār attīstās lielā mērā caur jaunām tehnoloģijām. Vai ne? Mēs tīri labi zinām, ka tas laikmets, kuru mēs saistam ar moderno laikmetu, ir saistīts ar to, ka cilvēki sāka vairāk bioloģiskas izcelsmes enerģiju, proti zirgus. Un cilvēku pašu fizisko spēku aizstāt ar mehāniski radītu enerģiju, proti ar tvaika mašīnām, lokomotīvas, tvaikoņi un tā tālāk. Tad, protams, nākamā lielā revolūcija, protams, viss tas, kas saistās ar elektrifikāciju, kad parādās 19. gadsimta beigās elektrība vai nekā tāds enerģijas avots, tad nākamā lielā revolūcija, protams, ir 20. gadsimta otrajā pusē viss tas, kas saistās ar digitalizāciju, un tagad mēs mūsdienās esam nonākuši līdz 4. industriālajai revolūcijai, līdz mākslīgam intelektam un tā tālāk. Citiem varētu sakot, tur kādu lomu, tas ir, man liekas, tāds diezgan grūti atbildams jautājums, jo skaidrs, ka civilizācija vispār attīstās tieši caur šīm tehnoloģiskajām inovācijām. Un skaidrs, ka katrai no tām tehnoloģiskām inovācijām, ja mēs tā paraugamies vēsturiski, protams, ir savas pozitīvās puses attiecībā uz cilvēku dzīvi un labklājību, un ir arī savas negatīvās puses. Piemēram, jūs droši vien kā būdami jauni, inteliģenti cilvēki esat lasījuši tur kaut kāds 19. gadsimta romāns par industriālo revolūciju, tur, ka tas no vienā pusē rada milzīgu labklājības pieaugumu, vai ne, ka ir cilvēki, kas ļoti ātri kļūst bagāti, bet liela daļa tie cilvēki, kas strādā tur pa 14 stundām dienā rūpnīcās, vienkārši, lai savilktu galus kopā, viņi dzīvo ļoti, ļoti dramatiskos apstākļos un beigās sāk domāt par visādām sociālistiskām revolūcijām un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, sabiedriskie satricinājumi, vai ne, kas ar tām tehnoloģijām, kuras tehnoloģijas, ja viņas parādās ļoti strauji, viņas rāda veselu vērumu ar sabiedriskiem satricinājumiem, kas pēc tam tad ir politiski kaut kādā veidā jāamortizē, proti kaut kādā veidā jāmīkstina tā ietekme, ko šis konkrētais tehnoloģiskais jauninājums tad rada. Ja? Piemēram, tajā mirklī, tad, kad
kā mēs to parādījās automobīļu tehnika, vai ne, plaši izplatīta, tad cilvēki, kuri paudzēs bija braukuši uz ormaņiem, vai ne, ar zirgiem, šī viņu profesija pēkšņi kļuva nevajadzīga, vai ne, un tiem cilvēkiem kaut kas bija jādara, viņiem bija no kaut kā jādzīvo, viņiem bija no kaut kas jāēd un no kaut kā jāuztur savas ģimenes, vai ne, citiem varam sakot, šīs tehnoloģiskās inovācijas ļoti bieži rada sociālus satricinājumus, un tad ir ļoti būtiski paturēt to konstruktīvo un labo tajā inovācijā un vienlaikus kaut kā mīkstināt tās sociālās sekas, kuras šīs inovācijas var radīt. Mēs šobrīd esam tieši tādas kā reiz revolūcijas vidusposmā vai sākuma posmā drīzāk, proti, tas ir tas, kas saistās ar mākslīgo intelektu, kurš ir tādā ikdienas dzīvē jau diezgan skaidri ienācis ar tajiem lielajiem valodu modeļiem, kas arī rada veselu virkni ar jauniem izaicinājumiem sabiedrībai, piemēram, par to, ka mēs tīri labi zinām, ka, piemēram, preses relīzes ChatGPT raksta krietni labāk jau šobrīd nekā to dara viens otrs cilvēks, kurš par to ir strādājis kaut kur un saņēmis algu par to, tāpat tās tur juridisko tekstu analīze, pašapkalpošanās kases, lielveikalos un tā tālāk. Citiem varam sakot, parādās, no vienas puses parādās inovācijas, no otras puses parādās kaut kādas sociālas konsekvences no tā visa, kuras tad tiem politiķiem ir jārisina. Un te tad arī pavarās vesela virkne ar jautājumiem par mākslīgo intelektu un viņa ietekmi uz sabiedrības nākotni. Klasisks piemērs, piemēram, mēs tīri labi zinām, ka mēs ejam tā kā uz pašbraucošām mašīnām, vai ne, kaut kad skaidrs, ka tas būs tiem, kas viņās investēsies, tas būs lētāk, tiem tas būs pieejamāk, bet no otras puses cilvēki, kuri šobrīd brauc uz fūras, un Latvijā cits starpā šis sektors ir diezgan liels, vai ne, šoferi, viņiem vienkārši pēc viņa profesijas vairs nebūs tāds pieprasījums. Tad ir jautājums, ko viņi darīs, kā mēs to pārvarēsim. Vai mēs Eiropas parlamentā cits starpā ļoti daudz, kas tiek darīts, lai tulkotu tekstus. Vēsturiski to tulkošanu ir nodarbojušies cilvēki, kuri to joprojām dara gan mutiski, gan rakstiski, vai ne, un tā tālāk. Mēs tīri labi zinām, ka šobrīd jau vesela virkne ar mākslīgā intelekta aplikācijām spēj tekstus noteikti iztulkot. Varbūt negluži ideāli, bet tā, ka cilvēkam viņus vajag tikai pārskatīt un pārlasīt pēc tam, nevis tulkot tā, kā tas ir bijis darīts līdz šim. Tad ir jautājums, kas notiek ar šādu profesiju. Un tāda profesija ir vesels lērums, kuras nākotnē varētu tikt aizstātas ar mākslīgo intelektu. Tad ir jautājums, ko tas izraisa darba tirgū, ko tas izraisa arī tādā cilvēku sociālajā apziņā, jo cilvēks, piemēram, iedomājieties, ir profesijas, kas ir saistītas arī ar zinām, tāda profesija, tas nav tikai tas, ka man par kaut ko maksā algu, un cilvēkam tīri teorētiski to algu varētu maksāt arī par nepakā nedarīšanu, bet profesija tas ir arī tas, ar ko cilvēki identificējās, vai ne, piemēram, ka cilvēks ir skolotājs, piemēram, vai cilvēks ir šoferis, vai cilvēks ir traktorists, vai cilvēks ir, saucat jebkuru, kā saka, atslēdznieks un tā tālāk, vai ne? Un šīs profesijas pakāpeniski, arī, kā saka, daudzas no šīm profesijām mainās. Un tas ir ļoti lielā mērā tāds arī politiķu uzdevums šo procesu vadīt. Ko mēs esam izdarījuši Eiropas parlamentā attiecībā uz mākslīgo intelektu. Eiropas parlamentā iepriekšējais 9. sasaukums tika pieņēmis pirmo pasaulē mākslīgā intelekta likumu. Šis pirmais mākslīgā intelekta likums netik daudz varbūt domā par to, kā aizstāt darba vietas un kā veidot darba tirgu, bet viņš vairāk domā par tiem riskiem, kurus noteiktas tehnoloģijas mums varētu nest. Runa ir, piemēram, par tajām tehnoloģijām, kuras mēs noteikti negribam redzēt savā dzīvē, kaut arī viņas tehnoloģiski ir iespējams. Piemēram, dažādu veidu izsekošanas iekārtas reālajā laikā, ar kurām būtu iespējams izsekot cilvēku pārvietošanos un viņam nezinot un izspiegot mūsu privāto dzīvi. Mēs negribam arī tādas lietas
kas, piemēram, manipulē internetā ar mūsu bērniem, vai ne, tur uzdodoties par kaut kādu labāko draugu, tur ievāk kaut kādu informāciju. Izsakot, ir noteikts mākslīgā intelekta aplikācijas, kuras mēs negribam nemūžam redzēt. Un tad tur ir jautājums par to, kuras tās ir un kā mēs viņus tur klasificējam un tā. Tad otrs ir tā augstā riska tās mākslīgā intelekta aplikācijas, kuras ir pieļaujamas, bet viņas ir īpaši jāsertificē, lai pārliecinātos, ka viņas nav bīstamas. Tās ir, piemēram, tādas lietas kā transports, enerģētika, mēs zinām gudrās mājas vai ne visādas. Mēs te tikko bijām Ogres centrālajā bibliotēkā, tur ir fantastiska ēka, kas ir arī gudrā ēka, vai ne? Ko mēs ļausim tam mākslīgam intelektam tur darīt, lai plānot enerģētiku, piemēram. Vai arī medicīna, protams, ir tāda lieta, kur no vienas puses mākslīgam intelektam ir izcils iespējas, tur diagnostikā, attēlu diagnostikā, piemēram, un tā tālāk. No otras puses mēs, protams, negribam arī riskēt ar to, ka tas mākslīgais intelekts kaut ko saputro un tādēļ cilvēkiem tiek nodarīts kaut kāds kaitējums. Cits starpā pie augstā riska aplikācijām pieder arī izglītība. Izglītībā mākslīgam intelektam ir milzīgs potenciāls, tāpēc, ka mākslīgais intelekts jums var kļūt par kaut ko līdzīgu privātskolotājiem. Es nezinu, es neprasīšu jums konkrēti, bet mēs zinām, ka Latvijā ļoti daudz vecāki, ņemot vērā dažādas izglītības sistēmas izaicinājumus, ir spiesti algot saviem bērniem privātskolotājus matemātikā, piemēram, vai angļu valodā un tā tālāk, lai viņi varētu tur sekmīgi nokārtot skolu un veidot savu turpmāko dzīvi. Mākslīgais intelekts ir ideāls kā privāts skolotājs, tāpēc, ka mākslīgais intelekts nestrādā ar 30 skolēniem klasē. Mākslīgais intelekts strādā ar tevi. Jā, viņš grib saprast, ko tu neesi sapratis, tad likt tev to savu iepriekšējo kļūdu izlabot, lai pēc tam virzītos uz priekšu. Un tādā ziņā tur ir milzīgs potenciāls īpaši uz tādiem reģioniem, kuros vispār ir problēmas ar izglītību, vispār piekļuvi izglītībai. Bet tur, protams, ir arī izaicinājumi, proti, mēs gal galā gribam, lai mūsu tās mākslīgā intelekta aplikācijas izglītībā darbotos saskaņā ar noteiktām vērtībām, vai ne, ka mēs tomēr gribam, lai izglītība tas, tieši tāpēc arī šīs sistēmas tad ir jāsertificē. Un tad tur ir zemākas dažādi līmeņi, dažādi tie bija tie nepieļaujamie riski, augstie riski, un tad ir zem tā vēl ir virkne ar zemākiem riskiem, kas ir noteikti vērā ņemami, bet viņi nav zemāki. Piemēram, tas, ka jūs noteikti izmantojat Netflix vai ne? Spotify izmantojat, vai ne? Spotify un Netflix, kā tādas divas plaši izmantotas platformas, arī izmanto mākslīgo intelektu, proti balstoties jūsu iepriekšējos meklējumos, viņi piedāvā jums nākamo seriālu vai nākamo filmu vai nākamo grupu, ko paklausīties, vai ne? Tas, tur kāds varētu teikt, ok, tur ir arī kaut kādi riski, tur droši vien ir, bet tie nav tādi riski, kā, piemēram, attiecībā uz to, ka mēs mēģinam ar mākslīgā intelekta palīdzību nosēdināt lidmašīnu, vai ne? Tas ir kaut kas cits, vai ne? Tā kā, īsakot, tur ir, bet ticiet man, mēs esam procesa sākumā, mēs esam diezgan šobrīd vēl, es domāju, ka lielie pārsteigumi un lielie brīnumi attiecībā ar mākslīgo intelektu mums ir vēl tikai priekšā. Skaidrs, es esmu pats Eiropas parlamentā rīkojis virkni ar pasākumiem, kur pie manis ir braukuši dažādi praktiķi. Es jau pats neesmu nekāds programmētājs, bet pie manis ir braukuši eksperti, kur ir teikuši, vispār tas ir varbūt baigi labi, ka jūs te mēģināt kaut ko regulēt un kaut ko tur ar likumu palīdzēt, bet, ziniet, jūs regulējat vakardienas mākslīgo intelektu, jūs neregulējat rītdienas mākslīgo intelektu. Un tur, kā saka, tas process ir interesants. Manuprāt, es kā tāds būdams vispār tāds tehnoloģiskais optimists, es kopumā esmu, tajā pusē, kas saka, ka labāk nevajag aizliegt lietas, kuras mums var nest potenciāli lielu labumu nākotnē. Bet es arī, protams, esmu realists tajā nozīmē, ka es saprotu, ka jebkurai šādai tehnoloģiskai revolūcijai ir savas sociālās sekas.
attiecībā uz noteiktām cilvēku grupām, kuras šīs konkrētās inovācijas skar, vai ne? Un tā ir tad, lielā mērā arī tā politiķa atbildība, tās sociālās sekas kaut kā paredzēt un mīkstināt tā, lai mēs nenonākam pie tādām situācijām, kas, diemžēl, arī ir notikušas. Jūs esat, es nezinu, droši vien, ka arī pietiekuši daudz kaut ko dzirdējuši par ģenētiski modificētiem organismiem, vai ne? Kā viena no tēmām, kas Eiropā tiek ļoti strikti regulēta, lielākoties aizliegta. Tas, es domāju, ir viens ļoti slikts piemērs. Tāpēc, ka sabiedrībā ar ģenētiski modificēto pārtiku ir vienkārši pret to ir ļoti liela atturība un ļoti liela skepse. Kā rezultātā mēs neizmantojam ļoti bieži tās iespējas, kuras pasaules iedzīvotājiem varētu potenciāli nest šie ģenētiski modificētie organismi. Tas ir slavenais stāsts, piemēram, par zelta rīsiem, par rīsiem ar D vitamīnu, kurš varētu glābt ļoti daudz cilvēkus pasaulē, ja viņi būtu plaši pieejami. Bet tā kā ģenētiski modificēti organismi netiek pieļauti, tad vesela virkne cilvēku nevajadzīgi iet bojā, tāpēc, ka šis konkrētais produkts nav pieejams. Tā kā tur, teiksim tā, tas ir interesanti, ir pamats būt optimistiskiem attiecībā uz nākotni, bet nevajag iedomāties, ka tas process būs ļoti vienkāršs un bez nekādiem konfliktiem. Kā mākslīgā intelekta piemērs varētu kalpot, piemēram, deepfake? Deepfake ir, es domāju, arī viena no tām negatīvajām blaknēm, kas ar to ir saistīta. Īpaši tad, ja tas tiek izmantots izteikti destruktīvos nolūkos, un kaut kas tāds kā viltojumi jau ir pieejami bijuši visu laiku. Cits jautājums, ka šobrīd tas ir kļuvis ļoti plaši pieejams par ļoti zemām izmaksām, vai ne? Ka tu tur vari uztaisīt kaut kādu bildi, kurā tur nosacīti, Evika Siliņa vai vienalga Urzula Fonderlajena vai Ivars Ieps saka kaut ko tādu, ko viņš nemūžam nav teicis, un tad tu viņu vari palaist tur tīklos un sataisīt kaut kādu, kā saka, attiecīgi rezonanci. Lūk, tieši tā, tur ar deepfakeiem es gan teiktu, tur ir bišķiņ viens cits aspekts jāņem vērā, ka to iespēju taisīt tos deepfakeus droši vien, ka cilvēkiem atņemt būs grūti un iespējams nevajadzīgi. Jautājums ir par tām platformām, caur kurām šie deepfake tiek izplatīti. Un tā ir viena liela lieta. Tas ir tas, ko mēs esam arī pagājušajā mandātā jau pieņēmuši. Tie ir tie likumi, kas regulē lielās platformas, visus šitos lielos gatekeeperus, nosacīti GAFA vai ne, respektīvi Google, Amazon, Apple, Facebook, kas tagad saucās Meta vai ne, un Alphabet, respektīvi, kas ir Google, vai ne? Un, īsakot, visi šitie te, kā viņus piedabūt šos deepfake, neļaut izplatīt šādus destruktīvus deepfakeus. Tas ir tas lielais izaicinājums. Vai mēs varam novērst to, ka šādi deepfake tiek radīti? Baigi grūti. Tur, protams, var mēģināt tur kaut kādas ūdenszīmes likt viņiem virsū tam jebkuram deepfakeam, lai, kā saka, pievērst uzmanību tam, ka tas ir deepfakes, vai ne? Bet tas būs, laikam, diezgan sarežģīti panākt to, lai šādi deepfake netiek radīti. Es domāju, ka tad drīzāk ir jautājums par to, kā viņi tiek izplatīti. Kā jūs vērtētu pašreizējo izglītības sistēmu Latvijā? Un varbūt arī tā vispārīgi Eiropā. Kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai tā labāk atbilstu mūsdienu prasībām? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, par kuru es varētu runāt droši vien ļoti ilgi, un es to negribu darīt cienot jūsu laiku. Latvijai ir, es pievērsīšu uzmanību tikai vienai problēmai. Latvijā, diemžēl, Izglītības zinātnes ministrija objektīvu apsvērumu dēļ pēdējo gadu desmitu laikā ir pārvērtusies par tādu skolu slēgšanas ministriju, kuras galvenais uzdevums ir optimizēt skolu tīklu, tur ceļot skolotāju algas un beigās arī visi tie stāsti par mums labi pazīstamajiem šiem visiem streikiem un tā, kas visi saprotam.
Bet tas, ka šis jautājums ir svarīgs, ir, diemžēl, licis ministrijai aizmirst par virkni citām prioritātēm, un tā ir zinātne un inovācijas. Mums ir joprojām dramatiski zems zinātnes finansējums Latvijā, kas ļoti bieži noved pie tā, ka jaunieši no Latvijas dodas meklēt plašākus ūdeņus citur Eiropā, un tur arī paliek, tāpēc, ka Latvijā zinātne neuztver nopietni politiskajā līmenī. Un tā ir, manuprāt, viena no ļoti svarīgām lietām, kas būtu maināma Latvijā attieksme pret zinātni un attieksme pret zinātnes lomu tautsaimniecībā. Jo tas ir, diemžēl, mēs esam tur nevis vienkārši kaut kur tur švaki, bet mēs esam vienkārši dramatiski švaki, neraugoties uz to, ka Latvijā joprojām ir virkne ar izciliem zinātniekiem un zinātniskiem institūtiem, kādi mums ir. Tur ir, neraugoties uz to, tas, kā valsts pret zinātni izturās, tas ir kaut kas absolūti neeiropeisks un ilgt nespējīgs. Vēl tur, protams, var runāt par visādām citām lietām, tur par tām pašām skolu tīklu, par jauno skolotāju paudzi, kuras nav ļoti bieži, par mūsu sekmēm tur pisā rādītājos attiecībā, piemēram, uz zinātnes un inženieru priekšmetiem skolā. Tas viss ir, kā saka, tās ir atsevišķas tēmas, par kurām tur ir vērts runāt atsevišķi, bet es domāju, ka tas, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka mums būtu beidzot nepieciešama nopietna attieksme no valsts pret zinātni Latvijā, kuru es savā pieaugušajā mūžā, un man ir 51 gads, diemžēl līdz šim neesmu redzējis. Ko jūs vēlētos novēlēt mūsu klausītājiem, īpaši jauniešiem? Es jauniešiem primāri gribētu novēlēt pēc iespējas ilgi palikt jauniešiem, ja ar jauniešu būšanu saprot atvērtību, gatavību pārkāpt robežas, brīžiem arī nekaunību un spēju palaist muti, ja vēlaties, tajā situācijās, kurās vecāki cilvēki labprāt paklusētu. Jauniešiem nevajadzētu šīs spējas pazaudēt, jo tās ir tās, kas ļoti, ļoti bieži padara sabiedrību demokrātisku. Tas, ka cilvēki nebaidās nākt ar radikālām idejām, nebaidās nākt ar radikāliem vērtējumiem un vienlaikus ir gatavi visas šīs lietas arī ieviest dzīvē. Tā kā, dargie jaunieši, palieciet jaunieši. Cik tas ir iespējams? Atcerieties, Pepijā Garzeķē ir tāda epizode, tur, kur Pepija Garzeķe pašās beigās, kur Pepija Garzeķe kopā ar Tomiju un Anniku dzer tās krumelīras tabletes, kuru tā pamatbūtība ir tāda, ka viņi vienkārši apņemās nekad neizaugt lieli. Un tieši tāpēc es teiktu, jauniešiem arī vajadzētu vismaz kaut kādā līmenī apzinoties visu to, ko jums dos pieredzi jūsu dzīvē, apzinoties visu to, ko jums, dzīve nesīs jūsu tālākajās dzīves gaitās, nepazaudēt to jauneklīgo entuziasmu, nepazaudēt to jauneklīgo atvērtību un gatavību uz dažādām trakulībām šī vārda pozitīvā nozīmē. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai jums, bet arī Latvijai. Lielas paldies, ka varējāt šodien būt šeit, Ogres jauniešu mājā. Ar jums kopā bija es, Linda, un Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps. Tikšanās nākamajā epizodē. Tieši tā, visu labu, uzredzēšanos, atā. Podkāsts ierakstīts Ogres jauniešu mājas podkāstu studijā ar podkāstu komandas Jaunie un palīdzību.